Sveiki! Šodien ieskatīsimies, kā salikt uzstādījumus savam profilam. Tātad ejam uz šo lietotāju profilu lapu. Šeit mums ir plānotājs izdevumi, par ko mēs runājam jau iepriekšējā video. To tu vari apskatīt playlistā. Zemāk ir finanšu uzskaiti, kur tu vari redzēt pārdoto automašīnu naudas plūsmu. Pieņemsim, automašīnu pārdot par 14 000, maiņā mums ienāk Mini Cooper par 8 000, kontā vajadzētu būt 6 000 eiro. Un zemāk ir viss uzstādījumi, ko tu vari uzlikt savam profilam. Tātad šeit ir dati dokumentam, uzņēmuma nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, maksātāja numurs, kontaktinformācija, tālruņa numuri un mājaslapas adrese. Bankas rekvizītus norādīšu šeit. Šis būtu būtisks tad, ja tu rakstīsi pavadzīmi un iepirkuma akts, viss šī informācija jau automātiski tiek saglabāta visās pavadzīmēs vienādi. Un zemāk ir SSID numurs un tava atrašanās vieta, ja tu vēlēsi sludinājumus nosūtīt no programmas pa taisno uz SS, tad viņi nonāks tavā profilā. Šeit ir dokumentu sērija sākuma, piemēram, tu sauc savus dokumentus, mēs arī varētu saukt kā ASM 1, 2, 3, 4. Tad šeit tu ierakstīsi to ASM un pēc tam pavadzīmes tev skaitīsies automātiski uz priekšu. Tāpat iepirkuma aktiem, komisijas līgumiem, avans rēķiniem, īpašam nodokļu atskaitēm. Ja gada sākumā vēlēsies atjaunot numerācijas, uzspiedīs uz šo pogu, nospiedīs, kur numerācija vēlēs atjaunot, un tas sāksies ar 1. Šeit var nomainīt komandas nosaukumu, zemāk lietotāja pieejas, kreisajā pusē var nomainīt katru lietotāju vārdu, uzvārdu dokumentos un pieeju. Admins redzēs pilnīgi visu informāciju, asistents nedaudz mazāk, darbinieks vēl mazāk, informācija pavisam nedaudz un minimums redzēs tikai tos datus, ko viņš pats būs ievadījis. Var pievienot arī papildus lietotāju, piemēram, Jurģis. Tātad lietotājs mums ir uztaisīts, mēs uzrakstam viņam Jurģis Zelbers. Rakstot ārā pavadzīmi tieši šis lietotājs, viņa vārds uzvārds būs Jurģis Zelbers pavadzīmē. Un kā arī mēs varam izdzēst attiecīgo lietotāju, mums viņš vairs nav nepieciešams. Lietotājiem pieeja vairs nebūs. Pēc tam tālāk mums ir izdevuma veidi un status nosaukumi, ko mēs apskatījām kādā no iepriekšējiem video, bet īsumā šeit tu izveidos savu statusu, viņa nosaukumu, pievienos tam statusam krāsu un izveidos. Kā arī te varēs samainīt gan krāsu, gan status nosaukumu, ja pēc tam vēlēsies kaut ko izlabot vai samainīt. Zemāk ir izdevuma veidi, tāpatās katrs lietotājs uzliek savus izdevuma veidus, kādiem viņš vēlas strādāt. Komisijas līgumu šeit tu ierakstīsi savu komisijas līgumu paraugu, un tad attiecīgi katrai mašīnai tu rakstīs ārā komisijas līgumu, viņš būs pēc šī parauga izveidots. Un šeit var atcelt abonēšanos, pievienojas kredītkarti. Nospiežot šo pogu, pilnīgi viss dati, kas ir uz datubāzes tiks izdzēst, nekas nebūs saglabāts, tāpēc ar to es uzmanīgs gadījumā, ja pārdomās, neko atgriezt vairs nevarēs. Šeit ir poga nokopēt autosummu SIA rekvizītus, tas nozīmē, ka šos visus rekvizītus varēs aizsūtīt kādam, piemēram, ziņā, vai rekvizīti būs smuki noformēti un aizsūtīt potenciālam klientam vai sadarbības partnerim. Tas arī šajā īsajā video viss. Ja vēlēs vēl kādu papildus informāciju vai palīdzību, droši dod ziņu, zvani, raksti, būšu vienmēr priecīgs palīdzēt. Tiekamies nākamajos video.